Braucot no Rēzeknes pirms Ludzas pilsētas netālu no šosejas, jau 15 gadus atrodas sociālais aprūpes centrs, kurā šobrīd dzīvo 48 cilvēki. Kā novērojuši centra darbinieki, sociālajie pakalpojumi kļūst arvien pieprasītāki. Jauniešu praktiski vairs nav, laukos palikuši vieni veci cilvēki, un viņi nespēja vienkārši paši sevi aprūpēt. Un iet uz pansionātu dzīvot. Katram sirmgalvim stāsts, kā viņš nonācis sociālajā aprūpes centrā, ir savs. Kāds pārvācies uz šejieni, jo palicis viens, citam savukārt ir veselības problēmas, tāpēc nepieciešama otra palīdzība. Šeit centra iemītniekiem nekā netrūkst. 12. janvārī būs 15 gadi. Un es atnācu uz šejieni savas slimības dēļ, kā es nebiju spējīga tur dzīvot. Un man nebija, kur dzīvot. Šeit jau ir labi, viss ir normāli. Jūtos kā mājās. Varot 4 reizes dienā, viss labi, garšīgi, labi. Te viss ir, kā saka, visa apkopšana, visa. Sociālajā aprūpes centrā strādā medmāsa, kura pārbauda sirmgalvju veselību, izraksta zāles un, ja vajag, vienkārši aprunājas ar iemītniekiem. Nereti veselības problēma ir mazāka nekā vēlme būt uzklausītiem un saprastiem. Īsinot laiku pensionāri skatās televizoru, lasa laikrakstus un grāmatas. Ir savs viedoklis par to, kas šobrīd notiek politikā. Kā to var rēķināt par visiem tiem pievienotās vērtības nodokļiem, par visu jau. Es saku, es jau to neatbalstu. Tas mūsu darba cilvēkiem tas briesmīgi pa kabatu sit. Nu, valdībai jau citi nodomi. Tur jau ir budžets un viss, tur arī cita lieta, cita saprašana. Mums jau tur maza domāšana, maza teikšana. Lai gan ekonomija ir arī Ludzas novadas sociālajā aprūpes namā, tomēr ekonomējot, šeit izdodas par saviem līdzekļiem centru uzlabot. Remontiem mums praktiski nauda gandrīz nav atvēlēta, tikai tādiem pašiem sīkākiem nepieciešamiem remontiņiem maziem. Bet mēs esam iekonomējuši un šī gadā mēs remontējam uzreiz 3 istabiņas. Pensionāri par dzīvošanu maksā 90% no pensijas. Atlikusī nauda paliek paša pensionāru vajadzībām. Centrā strādā 25 darbinieki, kuru labestību un sirsnību nebeidz vien slavēt centra iemītnieki.